Sarūpināti. Tātad Amerika 3-3, tu visi zin, bet atgādās Slovākija 3-6, Zviedrija 1-6, Krievija 2-2. 2-9, Kazahstāna, Zviedrija 2-7, ASV 1-4, Krievija 0-1, Slovākija 1-2. Lūk, tāda ir situācija. Kazahstānai 0 punktu, mums 1, ASV ir 3, bet plus 1 vārds starpība, mums mīnus 15. Ar to teikt izteikts viss. Pēdējos iemetienā. Leonids Beresņevs pirms spēles izteicās, ka jāceņšas spēlēt ātri. Kazahstānas hokejisti ir tādi masīvi, būdīgi vīri, bet nav ātri slidojumā. Bet pagaidām uzbruk tieši viņi. Vāceks, Itālijas Jeremejevs, viņa rādītāji. Viņš spēlē spēcīgā Krievijas Superlīgas komandā Maskavas Dinamo. Un jūs redzējāt Antropolu, varbūt tāpēc viņi parādīja, ka viņš ir pats ražinākais, 104 kg sver, met 97, un tāpēc, ka viņš spēlē Nacionālajā hokeja līgā Toronto Maple Leafs. 6 ir no Uskanogorskas, 1 no Astonā, tas ir Kazahstānas spēlētāji, un pārējie spēlē Krievijas dažādās līgās. Tas par Kazahstānu, par mūsēm jūs jau visu labi zinat. Jau nākamais signējums laukumā Semjonovam, malās Ņižavijas Tambijevs. Nu, vēl sākot rīt Semjonovam, bet mazāk nekā vakar. Tā kā viņš ir laukuma aizsardzībā, tribūnas savas labajā malā un kreisajā Šandis Ozoliņš. Ozoliņš ir, starp citu, olimpiskā turnīra rezultīvākais aizsargs, 3 iespēles un gūtie vārti Ņižavijas. Viņam arī 4 punkti, 2 vārti, 2 iespēles, tātad mūsu abi 2 rezultīvākie. Nu, es jau pateicu, un tagad ir redzēt ekrānos tos skaitļus. Mamonovs, Ankipāns, met pa vārtiem pats un vēlēs pretens. Netrāpīja pa vārtiem šajā situācijā Armands Bērziņš. Līdzīgā situācijā, kad uzmet Ozoliņš, Ņižavijas bija precīzs. Nu, un tagad redzēsim, vai uzreiz sūtīs 4. trīnieku Leonīds Beresņevs, kā jau teicu, Herberts Vasiļovs nespēlē šodien. Ciprus, nē, pagaidām ir 3 piecinieki. Reķis Krastiņš, Ciprus, Malās Cipulis un Panteļejevs. Kazahstānai gan 4. piecinieks laukumā. Tad skaidrs, mūsu pretinieki spēlēs ar pilniem 4 pieciniekiem vismaz spēles sākumā. Un tagad, lūk, ir pirmais noraidījums šajā spēlē. Protams, ka nav jāmin nikam. Noraidīts Armands Bērziņš. Tātad kārtīgi reizi spēles sākumā ir jācīnās mazākumā. Nu, vismaz viena tradīcija vajadzētu laust nepatīkamo, kad visu laiku esam iedzinēju lomā. Tāpēc Armands diezgan bieži tiek noraidīts, grūti izskaidrot, kāpēc viņam ir šādi pārkāpumi. Neroši tādi vai kā. Dipins Kovaļenko, jā, galvenais treneris Mišagins rāda, ka jāmainās, laukumā jāsūta pirmais trīnieks, kurā spēlē brāļi Jevgeņijs un Aleksandrs Koreškovi. Kā teica, Jevgeņiem 3 gūtie vārti ir šajā turnīrā, un šī saikne brāļi spēlē kopā jau ilgus gadus dažādos klubos aizsardzībā. Pagaidām vēl ir iepriekšējie aizsargi. Nu, un tagad ir pilns piecinieks pirmais laukumā Kazahstānai. Koreškovs, Aleksandrs,
Nižavijas Ankipāns mūsējiem, no uzbrucējiem Ozoliņš un Tribulcovs. Labi spēlē Ģirds. Tomēr Ripa paliek aizsardzības zonā. Mūsēja spēlē pilnā sastāvā. Citrus ar saviem partneriem pastāvīgajiem. Aizsargi Savils un Kujats. Zipulis iespēlē tieši slīdā pateliem. Tagad pats Mārtiņš Ripu no grūtas situācijas izdarīja metienu, neizdevās pārspēt pretinieku. Tur Popkovs bija priekšā no Pēterburgas. ASK. Kujats. Šī bīstam situācija. Kazahstānai iniciatīva. Savils. Joprojām viņš ar Ripu. Nomainās mūsēji, arī pretinieks. Rēbliks. Krastiņam atspēlēja Jāla, viņš spēlē uzbrukumā šo Reķis Krastiņš aizsargi, 3 aizsargi, bet, kā jau teicu, Rodrigo Laviņš šodien spēlēs uzbrukumā Krastiņš video vietā. Te ir samainīts mazliet šie te sastāvi, jo Bērziņš ir ar Ankipānu un Mamonovu. Tā bija mājiņa, kurā centrs bija Herberts. Spēles temps viduvējs. Pagaidām neizdodas mūsu hokejistiem izpildīt galvenā trenera norādījumus. Ripa ir vairāk pretiniekam. Krastiņš. Nižavijs, tālāk Semjonovs atspēlē Nižavijam un tālāk Tampijevam. Šajā trīniekā Nižavijs spēlē labi turnīrā, Semjonovam traucē savainojums, bet Tampijevs var spēlēt labāk. Starp citu, es jau teicu rezultātus. Kazahstāna itin cienīgi spēlē ar Krieviju, tikai 0-1. Un pret Slovākiju 1-2. Pagaidām izspilgtāko iespaidās šajā turnīrā Somu un Zviedru hokejisti, arī Slovāki. Bet spēlē veiksmīgi, nav zaudējuši nevienā mačā. 4 uzvaras. Šeit viens... ka būs pārtrauks, vēl pateikšu. Pārsvarā uzbrūk Kazahstāna, bet Ripa ir vidējās zonā. Kazahstānas komandā tātad pēc tautības ietas ir vācietis upers, kamēr es to gribēju teikt, Ripa ir mūsu vārtos, pirmais piecinieks un turpinās viss tas pats, kas iepriekšējās spēlēs. Pirmo zaudējumu vārtus tieši Latvijas izlasē. Kareškovs gūs šo panākumu. Jā. Nav arī vācietis šī gadījumā Sergejs Nulmos varēs spēlēt labāk. Vāclīgiem vispār ir katastrofāla rādītājs. Irbēm vidēji 5-6-8 ielaists Ripas, Nulmans 6-0-0, Matsāļskis 7-49. Nu, pēc Matsāļskis nomānīja Irbi spēlē, viņš aizdīja 32 minūtes un tur viņu apēra ar Ripām, ar metieniem pretinieks. Jā, Kareškovs gūst
vārtus, savus ceturtos vārtus olimpiskajā turnīrā. Tātad viņa komandā spēlē viens vācietis Aldis Uperis un visi pārējie ir krievi. Tāda ir Kazahstānas izlase. Niževītis, tas bija Mārtiņš Cipulis. Pirmā tāda veiksmīgi izspēlēta kombinācija, Patelējos ar Popovu. Ciklus. Zaudēt vārti tika, kad spēlētas 7 minūtes un 20 sekundes. Tagad iepriekšējā minūtē. Un tagad ir pārmetiens. Lūk, vārtu guvējs. Aleksandrs Koreškovs no Jevgeņija piespēles. Tātad Aleksandram pirmie vārti un Jevgeņiem paliek 3 un rezultīvu piespēle. Bez šaubām spēcīgākais maiņa ir Kazahstānas komandai. Krasniņš. Vēl vienreiz Krasniņš. Reķis. Ripa zaudēta. Šoreiz tāls metiens. Bet nu tāds rēdiens, kad jātur obligāti. Aleksandrovs meta pa mūsējo vārtiem. Pagaidām neko nav rezultatīvi izdarījis šajā olimpiskajā turnīrā. Tagad viņš ar tribunu savu. Nu, mainās mūsu aizsargi. Niževīs, Tambijevs, Malkonis ir un Semjonovs. Kazahstānas hokejs 3 arī uz savas zilās līnijas, un viņiem arī ripa tagad jau pāri sarkanajai. Šegakovs. Pagaidām Kazahstānai ir pārsvars. Un pats sliktākais, ka viņi ir vadībā rezultātu 1-0. Vārtus guva Koreškovs no brāļa, Aleksandrs no brāļa Jevgeņiem piespēles. Mums jau viens noraidījums, Bērziņš, to saku tiem, kas nokavēja pārraides sākumu. Atgādina Latvijas televīzijai, šī ir tiešraidi no Turīnas. Savils. Mākibāns. Labs ietur ripu, un šeit atcitās ripa no apmoves, un pirmais bija Bācāks Jerimējos. Nu, jāteic, es varbūt mazliet paskatu Armandam Bērziņam, tas nav tik daudz norādījumu, bet, nu, tādā kritiskā situācijā vienam iepriekšējām spēlēm šis norādījums pret Slovākija, bet tas ir bijis viss, kas ir bijis. To visu mēs labi zinām, jo domāju, ka vairums no jums, ja ne visi, skatījās kādu no Latvijas izlases spēlēm iepriekšējām, un tagad vārtu priekšā pilnīgi viens atradās Nikolais Antropovs. Atgādina, viņš spēlēt no Toronto Maple Leafs. Mēģinās prātīgi tagad jau mūsu pretuzbrukumā. Lūk, viņš izdarīja tādu, nu, atklātīgi kā metienu. Tā bija ar muguru pret vārtiem. Un tagad jau Reķis uzbrukumā. Pat arī izdarīja metienu aizsargs. Labi iesitoja zonā, metiens bija pietiekami spēcīgs, bet nemalās, ne vārtu malās, un Vācojs ripu tvēra. Atkal Antropovs, Reķis, iepriekš epizodu galvenie varoņi. Patelējevs.
Arī Kazahstānas komanda nomainās tāpat kā mūsējiem, arī pat tiek pieturēta. Samahvalova trīnieks. Tas ir otrais upers centrā un Dudarevs Samahvalovs malās aizsardzībā Vasičeko un Kuskovs. Sandis jau bija pretinieku zonā. Viņš nomanījās. Un pirmais, diemžēl, ne pirmais noraidījums. Ne pirmais noraidījums mūsu komandām. Māris Ziediņš. Un šeit viņš aizķēra uperu. Trešais noraidījums olimpiādē ir Mārim, un vismaz viens vārds viņš ir guvis. Kā jau teicu, 2 ir Ņižvijam. Tas pa visām 4 spēlēm ir vislabākais brūto vārtu rādītājs. 4 punkti, Sandim 3 rezultīvs piespēles vārtu, kā jau teicu, viņš ir rezultīvākais aizsargs. Vēl viens grūdienis bija mugurā, nu šoreiz Zviedru arbitrs Kristers Largins nenoraidīja mūsu hokejistu, jo tā jau spēlē mazākumā. Un arī Pirārā Pujats izmet arī mūsējiem mājiņu sastāv Kazahstānas hokejisti arī. Kapa iebrauktām sliedēm ceļš ved uz Purvu. Tie noraidījumi pašā spēles sākumā, priekšrocība pretiniekam. Ciprus, nu mazākumā vienu vārtiņu tiesi ir gūti. Aigars Ciprus to izdarīja. Pusminūte, vēl mazliet pat vairāk jāspēlē Ankipāns. Ciprus, Reikis, un tagad jau atkal citi hokejisti ir. Vārtsargs uzreiz spēlē uz priekšu. Ņižvijs. Viņš vismaz piespiež pretiniekam spēlēt savā aizsardzības zonā. Aktīvs Ņižvijs ir Ankipāns. Mazākums ir beidzies. Ankipāns idejā. Mainās mūsējie. Kazahstānas hokejisti nē. Nu, mūsie spēlē tomēr mazākumā, tas jāņem vērā ir. Materējevs. Jā, Ostā viņš spēlē bija ātrs kā nekad. Beigās arī pretinieks Vitālija. Nu, tagad turnīrā, tur, kur viņam vajadzēja tā cīnīties kā Ostā. Nekas nesanāk. Spēcīgs metiens garām vārtiem. Protams, ka spēlēt bez ripas ir grūtāk, vairāk spēku vai atņemt. Kazahstāna tomēr ir iniciatīva vadībā. Faktiski tādu reālu vārtu gūšanas momentu Latvijas izlasē nav bijis. Lariņš centrā, uzbrukuma centrā. No visiem aizsargiem acīm redzot, izņemot Sandi, bet Sandis ir labs tajā vietā, kur viņš atrodas aizsarga pozīcijā. Viņš arī uzbrukumā un tagad arī noraidījums Kazahstānas komandā. Neapšaubāmi tur tik bija grūdienis un Vasičenko tiks noraidīts. Tātad mūsiem būs skaidriskais vairākums, aizturētais sots, 6 laukuma spēlētāji Latvijas valsts vienībā. Ziediņš.
Redlis piespēlē laba un labi izspēlēta kombinācija, tomēr līdz vārtu gūmam netika mūsējie. Tur nekāda plūkšanās īpaši nav. Jāteic, ka pēc spēles Somija-Čehija, kurā atcerieties Rūta savainoja Jāgru, notika tāda arī tīga klope starp līdzjutējiem Čehu un Somu. Iejautās arī karabinieri. Nezinu, vai kāds tika arestēts vai netika, vai aizturēts, tā varbūt būtu pareizāk, arestēts jau pēc tiesas lēmuma, bet vai tika aizturēts, bet tur Spānija nesadalīja. Tātad Vasičenko noraidīts un mums spēles 15. minūtē ir pirmo reizi skaidrs, ka vairākums tribūnas savs izdara metienu pa vārtiem, bet tagad jau tam bija Bijos. Semjonova maiņa, tribūnas savs, Ozoliņš. Sandim atpakaļ? Nē. Sandis met pa vārtiem. Ir Remējevs. Viņš ir tiešām labāks par Koļesniku, vai arī Koļesniks ir MKL. Un viņš ir vārtos Leonīds Tambijevs. Beidzot vārtus gūst arī Leonīds Tambijevs. Realizāts skaitliskais vairākums, tas viss notiek, kad vairākumā bija spēlētas 25 sekundes. Leonīds Tambijevs realizē skaitlisko vairākumu. Rezultāts kļūst 1-1. Lūk, vārtu guvējs. Kur tu biji agrāk, Leonīds? Nu šeit labi izspēlēts, tiešām izspēlēts. Un Tambijevs izdarīja vienu metienu, turpināja cīņu, tas ir slavējami. Atkārtojumā no citas kameras skatāmies. Un, protams, vārds šādu redzījumu tvers kādu ripu nevar. Tātad Leonīds Tambijevs, pirmie vārti olimpiskajā turnīrā. Un vispār pirmais rezultatīvitātes punkts 5. spēlē. Nu jā. Jaunais treneris parāda šīs kļūmes, jo tiešām Tambijevs 2 reizes uzmeta pa vārtiem. Aizsargi to pieļāva un arī Leonīds spēlē aktīvi vārtu priekšā, tātad 1-1. Piespēl viņam iedeva Nižvīs, līdz ar to kļūstot par rezultīvāko, 2+3-5 Latvijas komandā. Pakaļējos. Nē, piespēl nebija Cipulim uz otru malu. Skrastīņš. Viss tālāk uz priekšu viņa vietā šobrīd jau Cipulis ir. Nu, viņa atkal tagad samainīsies atpakaļ bez šaubām, bet ir jāizstāvas. Agarodņikovs. Mamonovs pret viņu. Mazliet viņa pat tālu, lai sāk ātru uzbrukumu un piespēlē tikai ārā no savas zonas. Arvīds Reķis to izdarīja. Savenkovs arī nav precīzs un Antīpinam. Nu, viņa jau viegli atšķirt pēc šī teražena auguma. Tā ir teica 1,97 m. Viņš pēc Zdeno Haras ir otrs garākais hokejs šajā olimpiskajā turnīrā. Kā teica, spēlē Toronto līdz. Kopā brāļiem Koreškoviem pirmajā maiņā. Sergejs Naumovs. 16 minūtes 53 sekundes. Spēlēts Leonīds Tambijevs, vārtu guvējs Agris Reķis. Latvijas iespētais vai iespētais pirmajā spēlē un neiespētais pārējās trijās. Arī bez šaubām pretinieki bija ļoti spēcīgi. Ja būtu zaudēts, bet no tādām, ar tādu vārtu attiecību un spēles gaitas arī bija diezgan bezcerīgas. Šajā olimpiskajā turnīrā ir, manuprāt, pēc sastāvu ziņā visstiprākais sastāvs ir olimpiskajās spēlēs.
Pirms tam bija Nagano Salt City nepārāk. Un tagad spēlē ļoti daudzus NHL zvaigznes. Jo visi labākie spēlē tieši šajā līgā. Un arī mūsu komandā Ozoliņš un Krasniņš ir labākie. Kārlis, starp citu, sarunā ar viņu viņš izteicās, ka Sandis joņo tā un cīnās, ka viņam vajadzētu vairāk nekā visiem pārējiem un ka daži jaunie spēlē ļoti pasīvi, pārāk nervozi. Šī jau ir 5. spēle, tā kā nervozitātei būtu jau jāpazūd, to varētu attaisnot pirmajā mačā. Tiesa jāatzīst, bija šī aklimatizācijas problēmām ASV komandai un pēdējās spēles viņa aizved pavisam savādāk labāk, bet tik un tā. Vienu uzvaru viņiem ir un 2 zaudējumi. Un viens nešķir par Latviju. Semjonovam neļauj tuvoties, pārmetiena nav. Bet Semjonovs tik un tā turpina cīnīties, atņem ripu un viņi živīs. Nu, ja tā slidotu Panteļejevs un tam bija, kurš svar, kurš pārstrāt agres saviels. Metiens jau bija precīzi svārtu pašā stūrītī apakšējā, bet nebija spēcīgs un Jeremejevs to tvēra. Agris Saviels izdarīja metienu, viņš arī ekrānos. 18:38 un Kazahstānas padarītais, nepadarītais 4 zaudējumi. Ciprus. Cipulis Panteļejevs. Cipulis. Pietur ripu pats izsūdos metienu pozīcijā, jāizdara metienu. Jeremejevs ripa atcita, bet Panteļejevs tomēr bija aiz muguras aizsargam un līdz ar to Jeremejevs šeit kļūdās nedaudz paklūp, bet tālu atradās mūsu spēlētājs, lai izmantot šo izdevību. Ripa paliek Latvijas hokejistiem. Panteļejevs neprecīzi piespēli izdarīja un līdz ar to uzbruk 2 Kazahstānas hokejisti un viņi izspēlē šo kombināciju metiens garām vārtiem. Pujats, labu piespēli Panteļejevam. Tad nekas nebija. Pujats izdarīja labu piespēli. Pamanīja un galvenais precīzi, pietiekami spēcīgu. Ciprus, Aigars Ciprus metienu pozīcijā. Nu, šeit Jeremejevs ir lielisks. Aigars uzmet arī labi. Šis tikko redzēt vārtu augstajā stūrī. Un šis jau ir baudāms hokejs, skatāms spēle. Vairākas labas kombinācijas, arī metieni ir, Vārtsargs pretinieks spēle labu. Un tagad Ozoliņš garām. Tribunsovs. Ankipāns. Zaudē ripu šajā divcīņā. Jau tur Ogoroģikovs piespēlē Čeļakovam. Un mūsējiem noraidījums. Kazahstānas komanda neizdevās viņiem 6 laukuma spēlētājiem izstot, bet noraidījums un pirmā trešdaļa ir beigusies. Rezultāts ir 1-1. Otrās trešdaļas sākumā. Krasniņš Reķis, Panteļejevs Ciprus ir mūsējiem laukumā. Jevgeņija Koreškova mājiņa malās Milzis Nikolais Antropovs. Nu, ne pēc neizstrīdus Milzis, bet pēc auguma. Un Aleksandrs Koreškovs aizsargi, viņiem ir Šmeļins un Savenkovs. Tātad 4-5, otrās trešdaļas pašā sākumā. Mums tātad ir 3 noraidījumi, pretiniekam 1. Tribunsova noraidījums ir attiecināms uz pirmo periodu. Pusminūte, pirmo reizi Kazahstānas hokejists ir zonā, bet arī pats savu laukumu un iemeties būs vidējā zonā. Nikolais Antropovs, par kur es, man liekas, vairāk tāds pat kā par Koreškovu.
Bet viņi tiešām ir labākie Kazahstānas komandā. Pārējiem, ko īpaši turnīrā nav izcēlušies. Semjonovs, Tambijevs, Ozoliņš un Savievs. Tāds ir mūsu četrnieks Savievs. Tā tikai varbūt bija atpakaļ Sandim. Sandim bija viens pats, varēja ilgāk pavilkt laiku, bet arī tagad nav slikti. Ripa tomēr ir aiz pretinieku vārtiem. Un minūti ir nospēlēts veiksmīgi. Bet minūte vēl ir palikusi. Ozoliņš, Semjonov, nu 1-1 te var mēģināt arī apspēlēt. Ja prot. Atgādinu, viņš spēlē ar pamatīgu ribas sasitumu, plīsuma lūzuma nav, bet tik un tā pretsāpju injekcijas dakteris ir spiest izdarīt viņam. Nu, un tagad Kazahstānas komanda ir mūsu aizsardzības zonā. Lūk, pret Andropovu Ozoliņš tur spēlēja, un tagad tāls metiens, vārds priekšā ir Andropovs. Andropovs, nu jā, viņš var pacīnīties vārtu priekšā, tā kā to dara labi, darīja Jānis Spruks, un arī darīs tikai olimpiskajā turnīrā. Savainojums, ko lai dara, neveicās Jānis. Viņa spēlēt prasa pretinieku vārtu priekšā nodarētu ļoti. Antipāns tagad izdarīs, Krastiņš un Reķis. Mazākumā vēl 24 sekundes, jā. Antipāns. Neizdevās atņemt ripu, viņam izsita nulli no rokām, garām vārtiem. Dudarevs. Otrā birtnējuma centrs. Spēlē ar aizsargiem, mums ir pilnā sastāvā. Un uzreiz tribūnas sauc pie ripas. Reķis. Ziediņš. Un neizdevās Laviņam piespēlēt Laviņam. Rēdliks. Un šeit bija zona. Ja Mikls Rēdliks regulāri laukumā, tad pagaidām Krišānis Rēdliks brālis nespēlē. Stiprs Palatno Leonīda Dēresņeva. Ziediņš iemetienā, Laviņš pretinieka aizsardzības zonā, Ripa tomēr ir Kazahstānas hokejistiem Pagadājevam. Kā jau teicu, divi hokejisti spēlē NKL, 7 Kazahstānā, pārējie Krievijā, vai nu Superlīgā vai augstākajā līgā. Nu, kāpēc tik daudz? Gluži vienkārši tāpat kā Baltkrievijas hokejisti, arī Kazahstānas hokejisti Krievijā neskaitās leģionāri. Un tāpēc var komandā pieteikt viņus tik uziet, ja vien atbilst meistarība. Polišķuks. Neko viņš tādu īpaši nav pagaidām izdarījis, ka viņš tā mums rāda. Cerams, ka arī neizdarīs. Šeit Sandis Paguva kavēt piespēli. Tagad jau papiļējies Sandim. Sands Ozoliņš pats piespēlē lieliski ieraudzīja Cipuli, bet Cipulim blakus jau bija Trošinskis. Cipulis piespēlē aiz vārtiem. Ozoliņš, Tribūns Sauls, Ciprus manevrē centrā, meklē brīvo ledu, bet piespēle veiksmīga un precīzi piespēle ir pretējā malā. Protams, ka to izdarīja Sands Ozoliņš Ciprusam.
Jau cits virknējums Mamonovs. Arī tikpat saprotami zaudē ripu. Tas ir pēc iepriekšējo maču pieredzes. Tiek bloķēts pretinieks spēlētājs. Diemžēl. Attīsimies atkārtojumā šo situāciju. Vienkārši, jā, tomēr Mamonovs. Vladimirs Mamonovs, Liepājas Metalurgs. Neizdevās izmest tripu no zonas reķina, viņš trāpīja saviem spēlētājiem. Tagad atkal netrāpīja ripai. Pats par sevi saprotams, ka Koreškovi Antropovs tiešā ripu spēlē Savenkovam. Antropovs, Koreškovs, Aleksandrs. Un šeit labi nospēlē Arvīts Reķis. Ripa pie viņa palika un galvenais tiesnesis Zviedrs Larkins, Kristers Larkins. Spēli pārtrauc Arvīts Reķis. Arī Semjonovs tur metās ripas ceļā. Par to slavējam, jo, kā jau teicu, viņš spēlē tomēr ar sākošu ribu. Otrajā trešdaļā spēlētas 5 minūtes un 1 sekunde. Mamonovam vēl 21 sekunde ir jāsēž uz sodīto spēlētāju soliņu. Ceru, ka tik ilgi, ka ātrāk viņš laukumā netiks. Saviels tagad, Pantidējevs, Ciprus un Pujats. Saviels pēc Antropolu veiksmīgi. Antropols ir priekšā Vācaka Naumovam. Lieliski spēlē Sergejs. Antropols. Jevgeņijs Koreškovs vārds priekšā. Viņš reiz mūsu aizsarg muguras, tas ir slikti. Antropols. Lūk šāda iespēle un šeit Antropols tomēr nevar apspēlēt Pujacu. Ļoti tūs saviem vārtiem bija visi 4 mūsu komandas spēlētāji. Un arī Pirārā jūtētas cikolis sodu laiks. Es to minūti nepamanīju, tablo ir ļoti tālu un slīpi no komentētāja pozīcijas. Televizorā ir daudz vieglāk saskatīt. Pantidējevs savu tādu kroņu numuru gribēja izdarīt, bet tik lēni slidojot no tā nekas neiznāk. Šeit labi, Ozoliņš ar tribūnu savu neļāva izslidot uz vārtiem. Kolom. Augstākajā līgā arī spēlē. Tagad jau bīstamāka situācija, Naumovs ir precīzs. Izņemot to situāciju, kad tika zaudēti vārti, Naumovs spēlē pārliecinoši un pāris reizes viņš nospēlē lieliski. Jā, Leņķis Jas, un šeit nodoms bija skaidrāks par skaidru starp Vācaka aizsargiem, bet Sergeja neapmānīs stāv. Mūsie spēlē pilnā sastāvā. Un Sandis Ozoliņš patrauca izdarīt precīzu metienu. Viņš ar tribūnu savu. Semjonovs iemetienā. Malā tam bija Josņīžģivīs. Ozoliņš. Labi, Semjonovs bija cerējis, neizdevās piespēlēt tam Bijevam. Ceturtais piecinieks ir Kazahstānas komandai. Čeļakova māņa, Gorodņikovs, Šafranovs, malās aizsargi, Kovaļenko, Antīpins. Semjonovs divu cīņā ar pretinieku. Kazahstānas hokejs ir gūs nelielu savainācīm redzot. Tā
Aci nospēlēja Semjonovs, bet nekādu norādījumu tur nav. Nu, kas tad tur ir? Un Semjonovs pret Ogorodņikovu. Tad norādījuma nav. Nu, nav jau arī par ko. Abi divi, viens pret otru, un Semjonovs vienkārši bija spēcīgāks, stiprāks ziediņš. Kreisajā malā Rodrigo Laviņš ir, labajā spēlē Rēdliks. Un pārmetiens. 8. minūte, rezultāts 1-1. Mazliet atguvies no pirmā šoka ir Kazahstānas spēlētājs un Semjonovs, kurš viņu sarūktināja. Nu, vajag jau skatīties uz augstu, nevis ar nodotu galvu spēlēt, un šī tā situācija, kā Kazahstānas hokejists negaidīja tādu spēku paņēmienu. Galvu nodūris bija pats viens vainīgs, ka neredzēja Semjonovu. Reķis. Rēdliks. Pats mēģinās apspēlēt Vasilčenko, gan Laviņš ir viens pats tur un ilgi tur uzbrucējs ripu. Tagad jau vārds priekšā ir Laviņš. Un būs pārmetiens. Acīm redzot pārmetiens, jā. Nu, vislabākais līdzeklis sasitumos hokejistiem ir ledus. Sen pārbaudīts līdzeklis. Pirmās trešdaļas sākumā iniciatīva bija līdz pusei Kazahstānai, pēc tam spēle izlīdzinājās un pat mūsiem bija pārsvars. Nu, otrajā trešdaļā principā līdzvērtīga spēle ir. Nebūtu mums noraidījuma, tad nebūtu arī Kazahstānai šī te vairāk izdarītie metieni. Sergejs Nomovs. Nu, viss kārtībā. Atgriežas ir Kazahstānas hokejists. Paspļaudījās, izlamājās un tagad nāks laukumā. Mūsu fani, kā vienmēr, ir formā vārdu tiešā nozīmē un arī formā Latvijas izlases formā. Ciprus. Cipulis pagūs. Iesaistās cīņā aiz vārtiem un ir mūsējiem Patelējos Cipulis. Kujats. Aizsargs uzbrukumā, tagad Pantelējos. Ierastāk viņam tomēr izspēlēt uzbrukumā Savils. Ripa nav atstājus ne zonu, ne arī pie Kazahstānas hokejistiem. Cipulim izcits 0 no rokām, bet tur nav pārkāpuma. Un tagad nomainās ap komandas spēlētāju 9. minūte. Ciprus. Mamonovs, vadās arī Pankipānam. Pagaidām tas ir viss. Tribunsovs ar Ozoliņu. Tribunsovs bija pretī un Kazahstānas hokejista metiens Koreškova arī nebija pārāk spēcīgs. Šodien guva vārds Aleksandrs Brālim, 3 gūtie vārti olimpiskajā turnīrā, bet ne šodien, protams, jo rezultāts ir 1-1. Tribunsovs. Nu, iespēlēja cīņā, Sandrs bija viens. Gatavs uzbrukumam.
mūsu noteikti aizvada labāk nekā pirmā perioda pirmo pusi. Bērziņš. Būs var turpināties. Ankipāns. Ģits uz priekšu. Un tur 3 Kazahstānas hokejisti pēc saviem vārtiem pret 1 mūsu Ankipānu Mamonovs. Izdarīja šo iespēli. Mamonovs arī cīnījās pie vārtiem, bet tur nekas nesanāca. 9 minūtes 48 sekundes spēlētas otrajā periodā. Tātad puse mača spēles pamatlaika ir aizvadīts. Tā kā šis ir grupas turnīra spēle, tad nešķits šeit var būt. Bet līdz tam vēl ir tālu un gribētos, lai nešķits nebūtu, būtu vismaz 1 uzvara mūsu hokejistiem. Kārlis Krasniņš. Un arī kāpus zonas un laukuma. Dudarevs otrās maiņas centrs tieši pārmeta pāri ripu apmalai. Lūk, metieni otrajā trešdaļā Kazahstāna. Tas ir lielā mērā izskaidrojums ar to, ka pirmās 2 minūtes viņi spēlēja skatiskajā vairākumā. Un pēc tam bija vēl viens noraidījums. Tribuncovam tas nāca līdz no pirmās trešdaļas, bet Mamonovam 5. minūtē otrajā trešdaļā. Līdz ar to arī pretiniekam ir pārsvars metienu izdarīto ziņā, bet rezultātā 1-1 joprojām. Ņizivīs. Semjonovam. Semjonovs pagūst izdarīt metienu. Situācija nebija no tām ērtākajām, bet tomēr pagūva. Viņš arī tuplānā. Nu, un iepriekš savainotais Agarodņikovs jau ir atlabis pilnībā. Semjonovs iepriekš pirmpienu uzvarēja. Pirms sekundēm 10. Kazahstānas hokejistiem vienkārši 4 bija laukumā. Dudarevs bija apstājis laukumu. Bet viņa partneri paliek, tātad Dudarevs trīnieks mūsu uzbrukumā, Pujets. Pujets ar Savielu, Seitam Bijevs. Turpat arī ir Semjonovs un bija Ņižvīs. Nu, slikti, ka 3 mūsēji blakus viens otram. Viss tas beidzās ar zonu. Tātad Agarodņikovs mums rāda un Semjonovu. Abus šīs sadursmes dalībniekus, kur Agarodņikovs tādā mazā knockdownā nokļuva. Ozoliņš. Un atkal precīza piespēle. Nu, tiešām prieks skatīties, kā Sandis spēlē. Kā viņš redz laukumu, precīzi piespēles, pats aktīvs. Un tā jau ir tomēr 5. spēle. Ciprus, labi, tik tā labi izspēlēts tika. Latidējus labi atspēlēja Tribuncovam. Un tagad Ciprus izcīnīja ripa Tribuncovs. Redzēja jau, ka pretinieku uzbrucējs nogulēs ripas ceļā, tik un tā izdarīja metienu. Abas komandas spēlē pilnā sastāvā. Mūsējiem pārsvars pretinieka aizsardzības zonā. Tagad vairs nav, jo Kazahstāna 2-2 pret Ozoliņu neriskēja slidot uz priekšu Kazahstānas spēlētājs Kovaļenko. Šāns sakal pret. Toreiz viņa apspēlē un ripu tver Naumovs. Lūk, Agarodņikovs, tas pats cietušais.
gribēja atspēlēties par visu. Pietiks rādīt mums, un nekas traks jau tur nebija. Ziediņš, Reķis, Ripa ir piespiest. Nav. Reķis, Ziediņš un šeit Laviņš. Tomēr priekšā bija Kazahstānas hokejists un Laviņam nebija izreizi panākt ripu. Zona. Nu jā. Tur rokas palaiž Nikolais Antropovs. Ar 1,97 m augumu un 104 kilogramiem pret Rēdliku, kurš ir krietni vien mazāks augumā. Antropovs atļaujās šādu gājienu. Bet norādījums tur nav. Līdz kaut kādam nopietnākam. Šis incidents neizvērtās. Labi, ka pēdējā brīdī Savils pielika kāju priekšā. Savādāk tur būtu izspēlējušies atkal brāļi Koreškovi līdz metienu pozīcijai. Ripāts tās pēc aizsargu tīklu. 12:35 spēlēt otrajā trešdaļā. Jāteic, ka pirmās divas uzbrucēju maiņas ir labākas par trešo ceturto, un šī gadījumā atbilst šī te secība, kādā ir protokolā un iziet laukumā Kazahstānas komandas spēlētāji. Savils. Žvīs arī ir vairāk Kazahstānas komandas aizsardzības zonā. Divus mēģināja apspēlēt, neizdevās. Pujets un Ripa zaudēta. Tagad pārsvars noteikti ir mūsējiem, Fjodors Mazurs, fizioterapeits, un tālāk ir treneri. Nē, Mazurs, protams, nav. Un Leonīds Beresņevs priekšplānā Kazahstānas komandas treneris Nikolais Mišagins. Bērziņš. Akipāns labajā malā, Mamonovs kreisajā. Neprecīzi izdara piespēli Raščinskis. Nu, arī tāds pazīstamāks hokejists. Ļoti pieredzējis Mamonovs. Situācija, tomēr no aizmugures Ozoliņam pielavījās klāt Kazahstānas spēlētājs Aleksandrovs un neizdevās Sandim izdarīt metienu pa vārtiem. Tagad ir pārmetiens. Spēles temps ir lēnāks otrajā trešdaļā, pārsvars ir mūsējiem, bet rezultāts tomēr ir neizšķirts 1-1. Aigars Cikus ar Vatoviem, Papedēju un Cipuli. Krastīns Reķis. Papedējos pretī spēli. Līdz ar to traucies izdarīt metienu. Šeit Kārlis Krastīns. Pats un kreisajā malā ir Papedējos. Kārlis izdarīs metienu pats pa vārtiem. Ilgi atvēzējās, jau bija diezgan tālu no vārtiem. Pēc tikai ļoti spēcīgi metienu varēja kaut ko iespēt, bet tikmēr Kazahstānas aizsargs pielika nulju. Viņi arī uzbruk šobrīd, bet Ripa ir mūsējiem un kā toreiz Kārlis kļūdījās. Pa vidu centās piespēlēt uz priekšu savā aizsardzības zonā pa vidu, ka turpat netālu bija divi Kazahstānas hokejisti, kuri pārpēra Ripu un uzreiz radās šī bīstamā situācija. Šafranovs. Lūk, redziet, Kārlis. Doma jau bija labi, skaidrs, viņš gribēja iespēlēt tieši aizsakanās līnijas esošiem uzbrucējiem, bet priekšā bija divi Kazahstānas spēlētāji.
Savils, Nižavīs uz priekšu Tambievam. Tik tā labi uzbrukums turpinās un piespēle neprecīza Nižavīs. Nu, ļoti centīgs ir Tambievs, bet šodien vārtus viņa guva. Diemžēl mēs tagad vārtus zaudējam. Vārtu guvums ir pirmajam pieciniekam atkal labākiem neapšaubām Kazahstānas komandā. Mūsu aizsargs Agris Savils bija laukumā, spēlētas 15 minūtes 0-4, atkal esam iedzinē lomā. Šodien Propols atstāja ripu un ko nozīmē auguma pārsvars divu cīņās, īpaši jau pie vārtiem. Propols gūs vārtus pēc Jevgeņija Koreškova piespēles. 15-0-4, ja būsim precīzi. Savils un Bujets aizsardzībā spēlē tajā brīdī. Ziediņš iemetiem pozīcijā, pa labu Rēdlīgs pa labi un Laviņš pa kreisi. Jā, Rodrigo spēlē uzbrukumā aizsardzībā. Šobrīd Sandis Ozoliņš kreisajā malā un atvers Tribūnsovs Sans ripu. Tribūnsovs. 1-2. Vienādos sastāvos spēlēts. Laviņš. Laviņš nostum malā. Šī pati maiņa mūsējiem ir laukumā, Sans Ozoliņš ar ripu. Sans parasti tādās situācijās atkāpjas, lai varētu izdarīt tālu asu precīzi piespēli. 2 otrie numuri, abi principā aizsargi, šodien Laviņš, kā jau teica, uzbrukumā spēlē. Berisiem jāmaina šobrīd ir piecinieks, jo divas situācijas pēc kārtas bija bīstamas pie mūsu vārtiem un arī pietiekami ilgi viņi spēlējuši. Ciprus. Pats cīnās ar pretinieku spēlētāju pie apmalis, tur arī Kārlis Krasniņš. Un beigās ripa jau ir pie Cipuļa, tālāk Pantelējevam. Jā, slidā tik iespēlēts, bet ne jau tā, lai Pantelējevs nevarētu iegūt ripu. Zona šeit ir. Izsilo mūsu hokejs, kas bija zonā ārā un tagad tomēr tiek fiksēts. Jā, nu vajadzētu Grigorija potenciālā kluba galvenajam trenerim būt ne tikai Ostā, bet arī Olimpiādē. Varbūt tad Grigorijs tāpat censtos kā pārbaudas spēlē. Semjonovs. Arvīds Reķis tūplānā. Tur vārti vienkārši izrūst no vietas Kazahstānas un tāpēc tāda pauzīte. Bujets. Ģēgievi ir, ja mēs trip pretnieku zonā, tad, kad kāds no partneriem ir slidojumā, bet pēc iemetiem, ka viss stāvējas vietas, tomēr mūs jāatņēma ripu. Tā kā vēl gal attaisnojās. Šis iemetiens Kazahstānas hokejs nospēlēja slikti. Šajā situācijā mūsie bija centīgāki, tas priecē Nižavīs. Semjonovs. Patīk, kā šodien spēlē Semjonovs, zinot viņa problēmas veselības.
tik tiešām parāda raksturu. Šis ne tās Pujats un Ulmos patraucēja viens otram. Tad bija gan spēle rauks pats savu nūtam brīvam, tiesnes nereaģē. Izžilīs pret un vārtu priekšā. Bet tas nav Antropols, kurš varētu nogrūst aizsardzības spēlētāju. Tagad ir pārmetiens. Jā, 1-2. 1-2. Kad mēs bijām vadībā mačā ar amerikāņiem 3-2. Tas arī ir Artūrs Irbe. Viņa rādītājs šajā turnīrā. Janīs Berišņevs pēc zaudējuma Slovākiem vainoja uzbrucējus, pēc zaudējuma Krievijai aizsargus, un pēc Zviedriju aizsargus, un nākamajai pozīcijai vārdsargam pienācās kritika pēc spēles ar Krieviju. Patelējevs. Nu, ko nākamais kritizējumais ir pats treneris. Cipulis, Patelējevs. Labi, Cipulis labi spēlē turnīrā. Arī Ciprus, Patelējevs, par viņu to es neteikšu tā. Jā, nu, tur, kurā Sandis parādās uzreiz kaut kādas, un Sandis ir atkal manevrē pretinieka aizsardzības zonā. Tāpēc mums ir tikai viens Sandis Ozoliņš. Un otro vārtu guvējs Antropols. Tad ir skaidrs pilnīgi, kāpēc viņš ir iekļauts Toronto Maple Leafs sistēmā. Upera, tad otrais trīnieks Malās Dudarevs un Samohvalovs. Nu, Uperam brālis arī spēlēja vēl tajos laikos, kad bija Rīgas Dinamo. Kālis Krastiņš. Un Leonīds Tambijevs dodās uz norādīto spēlētāju soliņu. Atkal noraidījums mūsu komandā otrajā periodā. Mūsējiem tas ir jau, tas ir otrais, bet Tribūnas valsts izdarīja pārkāpumu pēdējās sekundēs aizturētais sots, tātad faktiski otrajā 2, bet reāli mēs trešo reizi spēlējam skatiskajā mazākumā šajā periodā. Kālis Krastiņš kā komandas kapteinis gan pieslidoja pie Kristova Larkina Zviedra galvenā tiesneša, taču Zviedrs pat neiesaistījās sarunās un neko nepaskaidroja, parādot, ka neielaidīsies nekādās sarunās. Nu, komandas kapteinim ir šādas tiesības. Un tagad ir noraidījums, bet ne jau mūsu komandā. Noraidīts ir Kazahstānas komandas hokejs, tas ir labi, tas ir Dudarevs, centrs, otrās maiņas centrs. Nu, vismaz pat 4 laukuma spēlētājiem nav jāspēlē Dimitrijs Dudarevs pret Kārlis Krastiņu. Šis pārkāpums ir un nav jāspēlē mazākumā. Spēlē spēcīgā klubā Kazaņas Aktubārs Krievijas Superlīgā. Bagātā klubā. Un šeit futbolam, Saturnam un Akbars īpaši jau tiek atvēlēti tādi līdzekļi, tik lieli, kas mūsu spēlētājiem pat izlasē nerādās sapņos. Un sapņos varbūt rādās, bet realitātē nē. Bet ne jau, piemēram, olimpiskajā turnīrā Zviedrijas, Somijas,
Slovākijas, Kanādas un ASV hokejistiem ir pilnīgi simboliskas prēmijas atvēlētas. Galvenais ir spēlēt savas valsts izlasē olimpiskajās spēlēs. Nu, tiesa gan NHL spēlētāji pelna ļoti labi savā līgā, bet otrā trešdaļa ir beigusies un rezultāts ir nelabvēlīgs 1-2. Jāspēlē šīs pēdējās 20 minūtes, un mēs tiešām ceram, ka tomēr mūsējie saņemsies, jo vairāk viņiem šādu iespēju Turīnā nebūs. Sergejs Naumovs vārtos no 24 metieniem, 22 viņš ir atvairījis. Mūsējie ir izdarījuši 16 metienus, 5 pārkāpumi, 2 ir Kazahstānas komandas spēlētājiem. Pa 4 laukuma spēlētājiem iesāks abas komandas, jo trešdaļas beigās, otrās trešdaļas beigās bija noraidīti vispirms Dambijevs un pēc tam arī Dudarevs. Tā kā 4-4 un pēc tam 22 sekundes Latvijas izlases spēlēs skaitliskajā vairākumā. Pēdējā trešdaļa, lai tik tiešām nebrauktu māju par nokārtu galvu. Grigorijs Pantelejevs. Armāns Bērziņš. Un labi spēlē Vitālijs Jeremejevs. Ne jau par velti viņš ir Dinamo sastāvā. Maskavas Dinamo, kas Krievijas Superlīgā ir viena no vadošajām komandām. Vienīgā Maskavas komanda, kas spēj cīnīties ar naftas, metalurģijas un banku sponsorētājām komandām. Nu, Dinamo arī nav nekāda nabaga. Aigars Ciprus. Kārlis Krastīņš un Antropovs. Toronto Maple Leafs. Galvenais tiesnesis Zviedrs Kristers Larkins. Atgādinu, pa 4 laukumu spēlētājiem atsāk spēli trešajā periodā abas komandas. Reķis. Ripa ir atstājusi laukumu un iemetiens būs vidus zonā pie mūsu komandas zilās līnijas. Šemeļins ir aizsardzības spēlētājs kopā ar Savenkovu. Un šobrīd Antropovs un Aleksandrs Koreškovi ir mūsu pretiniekam. Varētu pat teikt viesi, jo es nekļūdos tādā ziņā, ka laukuma saimnieki šajā spēlē skaitās nomināli vismaz Latvija, Kazahstāna. Šīs spēles pieteikums ir. Saso Zoliņš jau laukumā ir 2-2. Sandis. Nižvijs Semjonovs, bet Semjonovs mēģina izsudot uz brīvo laidu. Mūsu spēlē pilnā sastāvā, tātad skaitliskais vairākums ir 20, jau 17 sekundes, 5 sekundes ir jau pagājusies. Un tomēr atvers Ribonsovs. Šeit aizsargs labi nobloķēja metienu, mūsējie 5-4 Kazahstānas hokejistiem. Nižvijs cīnās mēģina arī par mūsējiem. Dambijevs. Semjonovs. Atpakaļ Semjonovam. Ir viens Kazahstānas spēlētājs pēc 2 mūsējiem, kas ir pie zilās līnijas. Nižviju nogāž pārkāpums nav. Nižvijs turpina. Un Semjonovs met pa vārtiem. Priekšā nospēlē veiksmīgi Kazahstānas uzbrucējs Dudarevs. Zona. Mums viss dārā no zonas, tagad visi pareizi, Nižvijs var cīnīties par ripu tālāk. Cerams, Kazahstānas hokejs spēlēs uzmanīgi. Arī viņiem gribās izcīnīt kādu punktu. Viņiem vispār ir 0. Visi zaudējumi tātad. Pujets. Pārāk tālu aizsudoja no pretspēlētāja un varēja izdarīt metienu pa vārtiem Poliščuks. Abas komandas jau pilnos sastāvos ir. Kazahstānā uzbrukumā Pujets pretī.
Un neļauj izdarīt precīzi piespēli. Tagad jau Rēdliks. Miķels Rēdliks, Krišjānis nespēlē pagaidām. Pieteikts viņš ir. Krastiņš. 6 spēlētāji. 6 spēlētāji, līnija tiesnesis lido pie galvenā tiesneša. Tomas Genenkats, kas ir vācietis. Lai viņi iespaido tas, ka viņa tautieti super spēlē Kazahstānas komandā. Katrā ziņā par to, ka laukumā bija 6 spēlētāji, Latvijai atkal ir skaitliskais mazākums. Jā. Rēdliks Miķelis, Leonīds Berisņevs krata galvu. Slikti, ļoti, ļoti slikti. Nu, labi, šī situācija, bet starp citu nav pirmā mūsu izlasei. Bet par jaunajiem noteikumiem, tā saucamiem jauniem, jā, var teikt, Nacionālā hokeja līgā spēlē visu sezonu pieraduši, bet kas traucēja mūsu hokejistiem tā gatavoties? Salīdzinoši ar pirmajām spēlēm ir mazāk, bet tik un tā. Noraidījumu Latvijas ilsē ir daudz. Tas, ka vienu vārtu gūt mazākumā, vēl neko nenozīmē. Aigars Ciprus to iespēja. Neatdeva ripu Patiļievam, pats meta, neuzticējās partneriem un pareizi darīt. Galvenais laiks, rīt Kazahstāna uzbrukumā atkal ir Jevgeņijs Kareškovs, ripa ir iespiesta. Tā kā man šķiet, ka 50 sekundes no šī asā leņķa skatoties, 58, katrā ziņā mazāk par minūti ir jāspēlē vēl mazākumā. Cerams, studē arī televizora ekrānos redzēsim precīzāk. Pirmais trīnieks mēģinās nostiprināt panākumu. Jevgeņijs Kareškovs iemetienā, jā, 58-3. Antropos, no viņa vieta gan ir vārtu priekšā, šoreiz viņš malā. Mūsī atkāpjas un iemetiens mūsu zonā. Jevgeņijs Kareškovs. Lūk, 5 punkti rezultīvākais Kazahstānas komandā. Krišjāns Antropos un labajā jaunākais brālis Aleksandrs Kareškovs. Tik tālu veiksmīgi ir Reķis. Jevgeņijs Kareškovs. Tehniski neprecīzi nospēlē aizsargs Šmeļins. Piespēle nebija slikta. Nu, acīm redzot, skaidrs, ka mazākumā ir izturēts, un tagad jau tas, ka tas pirmais cipariņš pa labi divs ir patīkami, bet tie cipariņi, kas pa kreisi, nepatīkami. Arvien mazāk laika Latvijas zaudē pagaidām spēlē pilnā sastāvā. Uzbrukumu iesāk jau Vasilčenko, tātad otrais piesieks Kazahstānai, mums Panteļejos, Ciprus un Cipulis. Cipulis arī pulvierētu pretnieku zonā. Panteļejos, protams, nepagūs, jo arī Vāceks viņš objektīvi šoreiz nevarēja pagūt. Šeit Sandis gan pagūst, iesaistās cīņā un vat izdara precīzi piespēli. Cipulis netrāpa ripai. Netrāpa par ripu Tribonsovs. Cipulis pozīcija, no kuras viņš iepriekš mačā guva vārtus. Tagad atspēle un Ciprus izdara metienu un ripa ir vārtos. Jā, 2-2. Un viss iesākās ar to, ka Sandis apmalis atņēma ripu Kazahstānas hokejistam, kurš bija ērtākā pozīcijā, un rezultāts kļūst 2-2. Tas notiek, kad spēlētas ir 5 minūtes un 4 sekundes pēdējā trešdaļā. Iznāca sliktāks, pat labu gribēdams Kazahstānas komandas aizsargs
Aleksejs Vasilčenko. Metās ripas ceļā, tā pārlicis atstās pret viņu, pārlicis pāri gan viņam, gan arī vārdsargam Jeremejevam. Labi gribēja, Kazahstānas hokejs slikti iznāca, bet metiens Ciprusam bija labs. Tampeļejevam ir ieskaitīta piespēle, visu izdarīja Aigars Ciprus. Viņam ir otrie vārdi olimpiskajās spēlēs un viena rezultātes piespēle Aigaram Ciprusam. Redlis, Miķelis. Tāpēc Kristiāns Slonovs spēlējas šodien. Ziediņam, Māris neuzspēja ripu, tagad ir Ankipāns. Labs lidojums ir Redlikam, to mēs zinām. Kujats, Ankipāns. Un šoreiz veiksmīgāks ir Kazahstānas spēlētājs Agarkovs. Ceturtais tiesinājums Kazahstānai. Savils. Redliks. Berisņevs rāda, ka jāmainās. Tā jau arī ir ilgu laukumā šis virknējums. Ankipāns. Atstāja ripu Sandim Ozoliņam, pats lido uz nomaiņu. Dzirds Ankipāns, Sandis Ozoliņš sāks uzbrukumu. Ar precīzu piespēli ripu tomēr neuzspēra šeit Tambijos. Piespēle bija precīza. Un tāpēc arī pārmetiens, jo Tambijos pat nepieskārās ripai. Ledus kvalitāte nav slikta. Izcila nav, bet normāla, un tā ir vienāda visiem. Un starp citu, Tambijos šādu ripu neuzspēr katrā spēlē vairākas reizes. Demjanovs. Šoreiz gan neprecīzi piespēle. Niživīs, Leonīds gan ir guvis vārtus Tambijos. Un viņš ir labā pozīcijā, taču nevar izdarīt Niživīs piespēli. Tagad beidzot Leonīdam, nu tā neizdevās. Spēlēts 6 minūtes un 37 sekundes. Rezultāts ir 2-2. Aigars Ciprus, padaļējos tribūnu saules, pat 2 piespēlētāji šeit fiksēti. Faktiski Aigars izdarīja visu pats pēcīgs metiens un tagad iemetienā zaudēts. 25 pret 28 pēc 2 trešdaļām iemetienu attiecībā. Reķis. Labi, Otedējos tā ilgāk trešā tālu piespēle, acīm redzot, pārtraukumā Berisņevs ir līdzis spēlēt tādā veidā. 7 minūtēs 3 reizes šāda kombinācija un tas par solo neizdevās līdz galam, tomēr neizdevās līdz galam Reķim. Panteļejevam, Panteļejevs, protams, nokavēja. Diemžēl jāsaka, protams, ir. Savils. Mainās, tāpēc pēc vārtiem drošākā vieta hokeja laukumā aizstāvs komandas vārtiem. Pretinieks vienkārši netiek klāt nekādīgi. Ziediņš, labi, cīnās labi, Ankipāns. Aizsardzības spēlētāji arī zonu neatstāja. Tā ir mūsējiem, Ankipāns piespēlē, lieliska piespēle Ziediņam un galvenais uzbrukums Redliks met pa vārtiem. Un vēlreiz un šeit ir noraidījums ir labs uzbrukums, ko izveidoja šīs te trīnieks. Noraidīts ir Kazahstānas komandas spēlētājs Upers. Dievotīts, kā saka, vinītiesnesis vācietis par skatisko pārsvaru. Dodīja mūsu, un tagad arī vācietis Upers ir noraidīts. Mūsu Semjonovs malāņi izvilīs. Un, protams, Tambijevs. Tribūnsovs un Ozoliņš. Sandis medīs pa vārtiem, nepiespēlē Tribūnsovam. Tribūnsovs uz vārtiem vāk priekšā cīņa. Tribūnsovs ripa ir musējiem. Sandis pagūs, nē, viņš pārāk tālu bija no ripas. Tā ir vidējā zonā. Sandis Ozoliņš.
Tambijos. Labi Leonīds iesūto zonā. Viņam paturot ripu, šeit veiksmīgi Leonīds nospēlē, tālāk Simjonovs, Simjonovs Ozoliņam. Tagad Niživīs. Palīgā nāk Simjonovs, aizsedzot savu spēlētāju, kuram ir ripa. Ozoliņ meties pa vārtiem, Jeremējos ripa atsim, bet tā ir Tambijos, Niživīs. Labā pozīcijā piespēlē Ozoliņam. Ozoliņš Simjonovam gribēja, netrāpīja īsti. Un ripu Kazahstānas komandas spēlētāji raida ārā no zonas. Labi mūsu spēlē šobrīd skatiskajā vairākumā. Izvēļotas pāris labas situācijas, arī meties pa vārtiem ir bijusi. Un vēl ir pietiekami daudz laika. Minūte. Cipuls pēc viņas zonā, tur labi Cipuls nospēlē, aizsizot viņu, tagad viņam ripa ir. Cipulis partnerim. Pantelējevs Cipulis. Aigars ir neprecīzi piespēle Ciprusam. Krasīņš neizlaid ripu no zonas, precīzi piespēlē Pantelējevam. Pantelējevs tālāk Ciprusam. Vārds priekšai Cipulis, vienreiz jau skatiskajā vairākumā Musēja. Tādējādi ir gūs vārtus. Aizvārds piespēl Cipulim, bet šeit noslēdz viņu Kazahstānas komandas spēlētāji. Cipulis paliek tajā pašā pozīcijā. Mēģinās atbrīvoties, atrast brīvo ledu. Tagad Krasīņš. Krasīņš piespēlē. Ozoliņš un Krasīņš vairākumā šobrīd mūsu aizsardzības spēlētāji. Iespēlētā kombinācija atkal būs Ciprusam, ja būs reiz Cipulim. Nē, neizdevās. Pantelējevs šoreiz atkal kļūdījās. Maz. Bet vismaz kaut kas bija. Un šis vairākums tika nospēlēts labi. Žēl tikai, ka netika gūti vārti. Ne tā kā citu reizi, kad vispār netiekam zonā pretinieka. 9 minūtes 50 sekundes rezultāts ir 2-2 un tikai 2 sekundes vēl ir jāspēlē vairākumā praktiski. Tas nav nekas. Un pēc to daļ būs laukumā. Māris Ziediņš iegūst triplu iemetienā. Rēbliks. Iepriekš izveidoja labu kombināciju. Kazahstāna spēlē pilnā sastāvā. Mūsu turpina uzbrukumu. Ankipāns vārtu priekšā. Mēģināja aizsekt vārtsargu, bet tomēr Jeremējos ieņēma labu pozīciju. Pujats izdarīja šo metienu pa vārtiem un arī jūs tagad redzat Jeremēju. 2-2. 10 minūtes 3 sekundes. Semjonovs. Pareizi, līnītiesnesis Kazahstānas hokejistam liek nomainīties. Jevgeņijs Koreškovs pasteidzās un iemetienā ir viņa jaunākais brālis. Šoreiz gan mūsu iemetienā zaudēja. Es domāju par Māru Ziediņu, kas iepriekš uzvarēja iemetienā. Tagad viņš iesaistās cīņā. Ripa ir Rēblikam nosacījis, jo tur turpinās cīņa pie apmalis 2-2. Labi. Savijos un uzmeta virsū Antropovam. Piespēle nebija precīza Kazahstānai Ripa. Koreškovs jaunākais, vecākajam brālim. Ripa būs Rimuncovam. Uz priekšu Tambijevs. Mēģina apspēlēt. Laba pozīcija. Sandrs Ozoliņš ar Ripu. Metiens pa vārtiem. Drīzāk tā bija piespēle nekā metiens pa vārtiem. Tambijevs. Mums iezrukumā Ozoliņš. Niživīs Ozoliņš un arī pretiniekam Antropovs. Kazahstānas komanda šobrīd ir spiesta vairāk aizstāvēties. Retas moments viņi ir uzbrukumā un tomēr bija sevi vārtu priekšā izspido viņu hokejistu, bet neļauj izdarīt piespēli mūsu Semjonovs. Tagad Semjonovs pretinieku spēlē asi, nu tur Kazahstānas spēlētājs tēloja, nekāds grūdietis tur nebija. Nokrita tā it kā būtu jāgra vietā atrastos. Tur iemet apmalē rotu. Rupji. Tribuncovs. Cipulis Tribuncovs. Kazahstānas hokejists cenšas iesaistīt Ripu cīņai pie apmalis. Tur viņiem ir auguma pārsvars. Tādējādi viņi spēki 2 cīņās cer vai pat 4 cīņās uzvarēt. Tagad ir pārmetiens. Spēlēts 11 minūtes un 53 sekundes. Rezultāts ir 2-2. Pēdējā trešdaļā panākumu ir gūst tikai Musēja, Aigars Ciprus pēc Grigorija Pantelējeva un atvara Tribuncova piespēlē.
nesekmīgs, trāpa galvenajam tiesnesim. Patarējus. Reķis. Pēc Krasniņš izdarīs šo piespēli, aizsargu pāris visā olimpiskajā turnīrā. Ir nemainīgs šis, tāpat kā Ozoliņš Tribuncovs. Patarējus. Ciprus. Jā, Kazahstānas hokejisti apzināti cenšas ievirzīt spēli pie apmalēm. Ātru uzbrukumā. Reķis pagūst, nepagūst Reķis un Krasniņš aizkavējās līdz ar to. Kazahstānas hokejisti faktiski izslidoja 2-1 pret vienu Reķi. Šajā situācijā Krasniņš bija aiz Kazahstānas hokejistiem un kārtējo reizi esam iedzinēji. Rezultāts kļūst 2-3. Upers būs vārtus. Nē, tas nebija Upers. Dasīsimies atkārtojumā. Lūk, šai situācija un šeit laba izspēle, tiešām laba izspēle. Tas bija Aleksandrovs. Aleksandrovs, kurš kopā ar Poliščuku izslidoja pret Reķis. Krasniņš iekrita vidējā zonā. Spēlētas ir 12 minūtes un 33 sekundes. Rezultāts ir 2-3. Kārtējo reizi Latvijai ir jāatspēlējas. Aleksandrovs. Pirmais rezultāts punkts viņam olimpiskajā turnīrā. Pirmais un cerams pēdējais. Pēc zaudēm 2-3. Ziediņš iemetienā bija arī pie Kazahstānas hokejistiem. Savils ar Pujecu. Iemetiens būs Kazahstānas komandas aizsardzības zonā. Šeit Kārlis Krasniņš mēģināja atņemt tripu, riskēja un iznāca tā, ka 2-1 aizsardzības spēlētāji. Arvīds Reķis tika atstāts viens pats un Aleksandrovs, kur redzēt arī tūplānā gošos vārtus. Tas notika 13. minūtē, bet tagad ir šī pati 13. minūte. Pusminūte atpakaļ. Ģirds Ankipāns. Laba piespēle. Piespēlētājs viņš ir labs. Tālāk jau Ziediņš atpakaļ. Ģirds Ankipāns. Aizsardzības spēlētājiem. Tagad jau Rēdlīgs. Rēdlīgs uz priekšu Ankipānam. Viņam pacēla nūju. Precīzi nospēlēja aizsardzība. Šoreiz Kazahstānas hokejisti pacēla nūju un ripa ir jau viņiem. Ankipāns Savielam. Saviels pretējo malu, kur jau jāatkaut Ģirds Ankipāns. Latvijas čempionu vienības Rīga 2000 spēlētājs. To saka tāpēc, ka 5 spēlētāji ir no Rīga 2000. Viss vairāk. Tad citu Ģirds Ankipāns labi aizvada šo turnīru. Salīdzinot uz daža laba cita mūsu hokejista fona. Kazahstāna izdevies tagad ir mazināt tempu, spēles ritējumu. Ozoliņš to sācinās iespēlēt Tambīvam, mēģināja, neizdevās, tur Semjonovs atņem ripu. Tambījevs, zonā precīzi Semjonovs, iespēl Tambīvam, Tambījevs atkal neuzstār ripu. Tribuncovs. Semjonovs, Tribuncovs, Semjonovs. Tambījevs. Aiz vārtiem Niživīs. Pat Niživīs snieguma var teikt labus vārdus. Piespēls Semjonovam, pārlec ripu pāri Nūjas Lapstiņai. 2-3. Pagaidām, nekas nemainās arī pēc šī metiena. Un tagad izgāņi Koreškovs, Kazahstānas komandas līderis, tiek nogāsts un soda metiens. Tribuncovs. Faktiski jau Jevgeņijs Koreškovs izdarot soda metienu ar izgāju 1-1, bet tagad viņam būs iespēja to izdarīt, kad mugurā nesēdēs, kā mēs teikt, hokejisti, neviens no pretspēlētājiem. Jevgeņijs Koreškovs, labākais, rezultīvākais spēlētājs Kazahstānas komandā. Būtu kāds cits, būtu mazākas bažas par to, kas notiks tūdaļ pēc dažām sekundēm. Spēlētas ir 14 minūtes 53 sekundes. Soda metienu izpilda Jevgeņijs Koreškovs.
Rezultāts ir 2-3, un tagad Sergejs Turies. Sergejs Naumovs pret Koreskovu. Jā. 2-4. Nu jā, viņš apliecināja, ka ir labākais savā komandā, mums par nelaimi. Jāspēlē ir 5 minūtes un 7 sekundes pamatlaikā, joprojām saku pamatlaikā. Rezultāts ir 2-4. Taigars mūs iemetienā Ciprus. Šeit atkārtojumā redzam Kazahstānas hokejistu priekus un mūsu skatītāju bēdas. Jevgeņijs Koreskovs atvērs tribūnu savus, kurš kavēja Koreskovu. Vispirms viņš pieļauj pozicionālu kļūdu, ļaudams Koreskovam izsidot 1-1, tad kavēja, nekas cits viņam neatlika. Un izpildot soda metienu, rezultāts ir tāds, kādu jūs redzat. Naumovs. Spēlējiet puiši tā kā pret Baltkrieviju Rīgā kvalifikācijas turnīrā. Arī rezultāts tāds pats, bet tāds būtu arī gala rezultāts. Krasiņš. Reķis. Rika ir ārā no zonas, būs pārmetiens. Nē, Ripa tur lēkāja, nevis slīdēja, un tāpēc līdz līdiem Tambijevs. Nē, Redliks. Ankipans, Ziediņš, Redliks, tāds ir trīnieks. Jerimejevs spēlē labi. Tas ir jāatzīst. Redliks iesaistās divcīņās jau otro reizi, bet šoreiz viņš uzlec no muguras pretinieku spēlētājiem. Centība ir laba lieta, bet ja to izmanto prasmīgi. Pirmoreiz jā, bet otrais viņš vienkārši uzleca pretiniekam Poliščukam. Un noraidījums mūsu komandas sastāvā. Redzēt. Skaidrs, ka tur ir pārkāpums. Pretinieki grūts formulējums. Miķelis, Redliks, 2 soda minūtes. Slikti. 15 minūtes, 55 sekundes ir spēlētas. Rezultāts ir 2-4. Latvijas kandiskajā mazākumā. Sandis Ozoliņš. Mums ir 4, tāpēc pārmetiena nav. Viņš ir atver tribūnu savu. Semjonovs un Tambijevs uzbrucēji 2 ir laukumā. Kuri tad spēlētāji Kazahstānai nav pirmais trīnieks, pagaidām nav, bet gan jau otrajā vairākuma pusē būs laukumā. Semjonovs. Viss ir labi, aizstāvamies labi, bet ir jādomā par vārtu gūšanu. Mazākumā tas ir ārkārtīgi grūti, iespējams, uzbrukumā tribūnu savs. Ozoliņš. Sandis met pa vārtiem, virsū Vāclagam Jemējus gan atlaida ripu, tur blakus bija Semjonovs, bet tomēr Kazahstānas hokejists Koļedājevs neļāva tuvoties Semjonovam un Jeremējas ripu piespēs Sandis Ozoliņš izdarīja šo metienu pa vārtiem. Lota draugu klubs Namejs, prezidents Agris bija. Uzmundrina un spēlētājiem. Maz laika. Turklāt jau minūte ir skatiskajā mazākumā. Panteļējos pat spēku paņēma, viņam neizdodas pielietot. Tagad viņš mēģina atņemt ripu, bet tikai mēģināja.
17-20 jau. Ciprus uz priekšu raujās. Reķis iziet uz vārtiem un tagad piespēlēs. Nav īsti kam piespēlēt. Atgādina, mums ir mazākumā. Nebija īsti kam piespēlēt. Kazahstānas hokejisti ļoti uzmanīgi savā zonā. Visi 5 jau bija un piesedza Reķa partnerus. Zona. Arvīds Reķis. Nebija kam piespēlēt viņam. Un izdarīt metienu, izsudot no aizvārds, arī tādas iespējas praktiski nebija. Aleksandrs Koreškovs, komandas kapteinis. Viņa brālis vēl soda metienu šajā perioda 15. minūtē. Kaut būtu 1 vārtu pārsvars, bet 2 ir 2, diemžēl 2. Jā, Latvija spēlē pilnā sastāvā, uzbrūk Kazahstāna. Koreškovs un Ripa ir vārtos un tas ir beigas. Tas ir beigas, 2-5. Pēc minūtes un 52 sekundēm Latvijas hokejisti atstās olimpisko ledu un brauks māju. Es nezinu, šodien vai rīt kārtam starpība. Kurš guva vārdu, sako Jevgeņijs Koreškovs. Jā, Jevgeņijam Koreškovam šodien kārtēja rezultatīvitātes punkti. Viņš jau gūs 5 vārtus, pēc tam 3 Jevgeņijs Koreškovs, komandas līderis, viņš 4. arī tagad 5. Un kopā viņam 5 gūti vārti turnīrā, 2 šodien. Protams, ka viņš smaida, kāpēc viņš nesmaidīja. Mēs tikai neviens nesmaidām. Semjonovs. Niževijs. Tribuntsovs. Niževijs. Tambijevs. Ko tas viss dod? Visi pie apmals šī cīņa. Kazahstānas izvēlētā taktika. Nu tagad Sandis. Nu vismaz viņš kaut kāda dzīvība ir laukumā. Uzreiz pieskot Tambijevam. Un Tambijevs apgriežoties, viņš ar muguru bija pret vārtiem, pagāja laiks un tikmēr jau Ieremējevs sagatavojas uzbrukumam. Jā. Sāpīgi. Ko es citu varu te pateikt? Krasniņš. Minūte 5 sekundes vēl ir jāspēlē Leonīds Beresņevs. Kā jau teicu, kritizēja uzbrucējus, nākamā spēlē aizsargus, tad atsargu, nu un tagad kā te treneriem. Cipulis. Lampedējies aiz vārtiem. Pārmetiens, jā. Nē, nu tas ir viņa šodienas veikums. 2 gūti vārti, viņam vienam pašam tikpat daudz, cik visai Latvijas izlasē kopā. Bet tie nav vienīgie Kazahstānas komandai. Vēl 3 reizes pārstāvis Sergejs Naumovs. Šobrīd vienam Kazahstānas hokejistam nav nūja. Cipulis. Labi iespēlēt kombināciju, bet Pampidējos neizmanto šo piespēli. Reķis, tagad Ciprus. Reķis. Cipulis. Un Ripa pat atstāja Kazahstānas komandas aizsardzības zonu
zaudējums 2-5. Es pagaidā vēl neatvados. Tiksimies pēc 4 sekundēm, 5 minūtēm.